Nē, nav jāiet dabā un jākliedz. Dabā nav jākliedz, jūs tikai sabaidīsiet zvērus, un viņi padomās vēl viena kukuša izotēriķa, kura nāk dabā smelties enerģiju. To nevajag noteikti darīt. Viss, kas jums ir jādara, ir jāatbrīvojās no zemapziņas programmām. Un absolūti vienkārši jāatbrīvojās, un tikai tad ir jābūvē jaunas pārliecības. Jāsaprot, kad kā veidojās tās programmas. Tātad mēs, kad piedzimstam, mēs esam pilnīgi tukši, mūsos nav iekšā vispār nekādu programmu. Tad, kad mēs sākam uzņemt no pirmajiem cilvēkiem, ko mēs redzam ar savām acīm un dzirdam ar savām ausīm un sajūtām ar savām sajūtām, mēs sākam uzņemt pirmo izpratni par mūsu pasauli, kāda priekš mums viņa būs. Un te mēs arī nonākam pie tā, kad visbiežāk mēs skatāmies, ka tēvam mēs neinteresējam, tēvs dzerstās vai tēvs vispār nav, māte ir bargā kritizētāja vai arī nedroša par nākotni tā rezultātā, un mēs to uzņemam caur savām acīm, caur savām ausīm, sajūtām, un šo te sajūtām lūk arī ir emocionālie bloki. Šie emocionālie bloki pēc tam vēlāk dzīvē strādā tādā veidā, ka mēs meklējam pazīstamās sajūtas to, ko ieguvām bērnībā. Un bērnībā kādreiz mēs esam ieguvuši šo nedrošību, šīs raizes, šo nepārliecinātību, jo tādu mēs uztveram šo pasauli. Un tā kā mēs to visu uztveram, mēs šodien šeit un tagad pieprasam lai mums tas būtu mūsu dzīvē. Zemapziņa to prasa. Tātad mums vajag cilvēku, piemēram, vīrieti, kurš pret mums izturēsies nevisai forši. Mums tādu vajag, zemapziņa tādu pieprasa. Mums vajag cilvēku, kurš par mums tik ļoti nerūpēsies. Mums vajag cilvēku, kurš uz mums klieks. Ja? To zemapziņa pieprasa. Jo zemapziņa, lai jūs saprastu pareizi, zemapziņā nav tāds pareizi, nepareizi, labi vai slikti. Ja ir iedots uzstādījums iekšā ieinstalēts, ka šī pasaule ir bīstama, tad zemapziņa meklē, kur varētu izpausties ar šo te, vai kuru darbu tev caur acīm piesaistīt, lai tu varētu uzturēt šo nedrošību sevī, vai kuru cilvēku tev piesaistīt, lai uzturētu šo nedrošību sevī. Tā rezultātā šodien, šeit un tagad tas aizliedz dzīvot priekš sevī. Jā, tas aizliedz dzīvot priekš sevīm. Un tas nozīmē to, ka jums ir tas tāds tā kā kopēja. Tātad, ja jums ir, piemēram, teiksim, krūze ar ticību, tāda jums ir piešķirta krūze ar ticību, jā, tur ir 100%, viņa ir pilna, un jūs no tās krūzes ticat sev varbūt uz 20%. Pārējā ticība ir atdota šim sociumam. Jūs ticat, ko jums sociālie tīkli rāda, jums ticat grāmatām, jūs ticat citiem cilvēkiem, jūs to savu ticību esat atdevuši kaut kur projām. Ja? Un šī ticība ļoti, ļoti perfekti jūs paņem uz visām nepieciešamiem lietām, kas citiem ir svarīgi. Citi to izmanto. Tādā veidā viņi var mierīgi jums visu kaut ko pārdot, iedot vai izdarīt. Tiklīdz jūs sāksiet ticēt sev uz šitiem visiem 100%, pot sev ticēt, tad nevienam nebūs iespējams neko iesmērēt, pārdot vai iestāstīt. Jo ticības forma tā ir tāda, kā lai saka, ļoti perfekta forma. Ja jūs ticat citiem, jūs neticat sev. Nevar būt tā, ka jūs ticat sev un ticat citiem. Nē, jūs ticat sev, jā, pirmām kārtām uz visiem 100%, un tā arī tas ir vienādības zīme ar dzīvošanu priekš sevis. Tas ir tas gala mērķis, ko meklē ezotērikā cilvēki caur dažādām praksēm, jā, tarologi, astrologi, dziednieki, tātad tantiņas un visādas pieejas, tur čeku dedzināšanas un tur tādas grāmatu lasīšanas, kopā dziedāšana, retrītos, bumbu sišana un tā tālāk. Gala mērķis, mēs meklējam šo ticību priekš sevīm. Meklējam to ticību priekš sevīm. Bet kamēr mūsos sēž tā bērnības programma, kura jūsos ir iegājusi caur jūsu acīm un ausīm, kamēr viņa tur sēž, tikmēr absolūti nekas neizmainīsies. Lai izmainītu šo, ir nepieciešama hipnoterapija. Kāpēc tieši hipnoterapija? Tāpēc, ka, lai apietu šīs jūsu šodienas kritiskos faktorus, tātad jūsu ego, tāpēc viņu vajag apiet. Un tāpēc ar hipnoterapiju apējam šīs te programmas, precīzāk sakot, to aizsardzības sieniņu, kas ir starp programmām un jums, un tad mēs nokļūstam pie šīm bērnības programmām un ļoti vienkārši pie viņām piekļūstam. Mēs tikai piekļūstam, tālāk mēs darbinam citas metodas, lai no viņām varētu atbrīvoties. Kā rezultātā, ja jūs dabīgi jūtat to nedrošību, to jūti šodien nedrošību, pēc terapijas to nedrošību vienkārši nejūt. Viņš te nav vairs. Tu jūties tātad, tā kā es šodien staigājos ar
sieviņu pa Jelgavu. Un tagad arī tas laiks, kad viss ir pelēks, tas slapšs, mitrs un tā tālāk. Kādreizējais es pagātnē to uztvēru ļoti, tā nepatīka. Man spēja ietekmēt laikapstākļi. Ir sevišķi pelēkais ziemas laiks. Tagad man tas vispār neietekmē. Man ir tikpat laba sajūta kā vasarā, tā ziemā, tā pavasarī, tā rudenī. Man neaiziet šī enerģija nekur projām. Vienmēr liekas, ka neesmu izdarījis uz 100% perfekti. Uz 100% perfekti neesmu izdarījis tāpēc, kad, kā lai saka, tu sevi pārāk perfekti gribi visu to izdarīt. Kāpēc? Tāpēc, kad tev bērnībā mācīja izdarīt lietas perfekti. Ja, un joprojām tu centies tās lietas izdarīt perfekti. Nevis tu sevi apšaubi, bet tev iemācīja vecāki, visdrīzāk māte, sevi apšaubīt. Tātad tas nozīmē, ka tev, lai izpelnīties to saucamo mīlestību, bērnībā bija jāizdara viss perfekti. Viss tā kā nākas, viss normāli. Savādāk nebija uzmanība, savādāk nebija mīlestība. Tad, kad mēs ierodamies šeit uz zemi, mums ir tā, ka mēs no vecākiem sagaidām galvenās pamatvajadzības, zemapziņa gaida tātad šo te mīlestību, uzmanību un visas fiziskās lietas. Ja mums nav šī uzmanība, zemapziņa dod signālu, pastiprini, lūdzu to, lai tu dabūtu uzmanību no savas mammas. Un tad tad tu sāc darīt kaut ko pārmērīgu, kaut ko nedabīgu, lai dabūtu mammas uzmanību. Piemēram, izdarot perfekti lietas. Piemēram, pārlieku aktīvi strādā. Tātad kaut kā tu jau pašā bērnībā sāc jau nodot sevi. Ja? Veseli nav mierā ar to. Bet šīs programmas bērnībā iesakņojās tik spēcīgi, kad mēs šodien arī daram to pašu pēc šīs te pašas inerces. Un dzīvot sev nesanāk. Un vispār nemāk atpūsties. Tāpēc, lai mācētu atpūsties, būs jāsāk darbināt šis muskulis, un pirmās atpūtas reizes būs ļoti, ļoti grūtas. Visu laiku būs grūti atpūsties. Pirmās reizes, kad es braucu uz Kanārijas salām, tas bija gadi 12, 13, varbūt 15 atpakaļ, mēs parasti braucām uz kādām 4, 5, 6 nedēļām. Pārsvarā bija 4-5 nedēļas, tas bija ilgs laiks, visi tajā laikā baigi teica, ko mums tak ilgi tur darīt. Un te tas ir, pirmie gadi bija ļoti grūti, tāpēc, ka tu visu laiku turi telefonu rokā, satraucies, vai mājās viss kārtībā, vai biznesā viss ir kārtībā, vai tomēr tur nevajag kaut kur pazvanīt, painteresēties, kā tur kā. Un nevarēja iekšēji atslēgties, tāpēc, ka mēs no bērna kājas vispār nekad neesam mācīti pat atpūsties. Mums nav tāda iedota, mums nav šeit programma, kā pareizi vispār atpūsties. Un mēs nespējam atpūsties. Un viss. Tāpēc arī tas muskulis būs jāsāk darbināt no jauna. Latvijā mums pat ir izveidojusies sava kaut kāda kultūra, balstoties uz to, ka mēs nedzīvojam sev, ka mēs dzīvojam priekš citiem. Ja? Un te mēs arī nonākam pie tā, ka, piemēram, cilvēkiem tas, kas ir slikti priekš viņiem, skan ar pozitīvu pieskaņu, kā, piemēram, sirdsapziņa, kā, piemēram, tolerance. Kā piemēram, egoisms atkal ir slikts, jā, par sevi rūpēties, par sevi rūpēties ir slikti, nedrīkst par sevi rūpēties, tev jādomā par citiem cilvēkiem. Un tas ir tas, kas ir mūsos ieaudzināts, ieinstalēts ar programmām, un mēs to uztveram, ka tā ir pareizi. Un te mēs arī nonākam pie tā, ko mēs arī terapijās ar cilvēkiem nonākam pie tā, ko cilvēks pats domā par absolūto normu, vai tas ir pareizi, tur tieši slēpjas tā problēma. Tur ir tā problēma, kas viņam pašam kaitē, kad viņš nespēja sasniegt augstākas finanses, ka viņš nespēja kaut kā savas attiecības, kaut kā attaisīt. Piemēram, šodien man bija sievietei 43 gadi, viņa atnāca ar to, ka viņa nedzīvo tā, kā viņa gribētu dzīvot. Bērni jau palielam pieauguši, ja, un mēs nonācām pie tā, ka viņa 6 gadus ir viena pati izšķīrusies. Kāpēc izšķīrās? Tāpēc, kad sajūta, ka šis cilvēks un šīs laulības nav īsti viņu nepiepilda, un mēs nonācām bērnībā. Bērnībā viņa pastāvīgi bija viena pati, viņai nav brāļi un māsas, mamma nepievērsa uzmanību un bija ļoti daudz darbā, viņa ļoti bieži tika vesta pie vecās mammas, kas rādīja tikai to, kā strādāt, un viņa uztvēra šo vientulību kā manu esošo tā laika normu, pazīstamo sajūtu, un viņa visu laiku meklē, tātad ieiet attiecībās, viņa nejūtās tur labi, jo sēž programma, kad vientuļai būt ir pareizāk. Un tas sēž iekšā no bērnības, un viņa strādā vēl 3 darbos medicīnas nozarē, jo 3 darbos tāpēc, ka aizmukt no vientulības, un to aizmukšanu viņa pārņēma no savas vecās mammas, kura bieži vien arī strādāja daudz dažādos darbos.
Tā kā viss izveidojās bērnībā, mūsu uzdevums tagad viņa, kad nāks uz terapiju, atbrīvoties no vientulības sajūtas, izmainīt pārliecību, ko ir iespējams izdarīt ar hipnoterapijas metodi, un tādā veidā viņa var atjaunot, izmainīt rakursu, savas dzīves rakursu un nonākt pie vēlamajām attiecībām, pie vēlamās dzīves. Vispār pamatā cilvēki bloķē bailes un zemas frekvences. Pirmkārt jātiek vaļā no bailēm. Jā, tāpēc arī hipnoterapijas laikā es arī cilvēku palīdzu atbrīvoties no šīm te bailēm. Bailes ir bloķējošais mehānisms, kas aizliedz kaut ko darīt. Ja? Bailes pārsvarā tiek pārņemtas bērnībā. Ja? Ja mēs tā globāli ņemam, tad katrs cilvēks piedzimst ar divām sajūtām, ar mīlestību un ar bailēm. Tālāk tās bērnības laikā šīs sajūtas tiek bieži vien klientiem izkropļotas. Ar šīm izkropļotām sajūtām tātad mēs sākam baidīties no dzīvošanas. Liela daļa neapzināti baidās no dzīvošanas. Kā to var pamanīt? Nu, piemēram, cilvēkiem, kam ir bērni sāk laigāt, priecāties, skraidīt, un pieaugušie viņus grib apturēt. Kurš neskrien? Neskrien, nepriecājieties, nedariet tā. Un te ir arī daudzas citas kaut kādas formas, kā cilvēki sajūtas neforši, ka kāds jūtas brīvs, viegls vai atbrīvots. Tad viņu parasti uzskata par sektantiem, ka viņi nepareiz domā, ka viņi nepareiz dara, kad viņi ir kaut kādi jocīgi un vispār viņus jāved uz psiheni. Apmēram tā rīkojās par tiem cilvēkiem. Jā. Ir cilvēki, kuriem vajag palīdzību, jātaisnība. Linda, man ir jautājums tāds. Cik cilvēkiem Latvijā, tātad ņemam vērā, kad normāla cilvēka vīrieša dzīve ir tad, kad viņš pelna 10 000 mēnesī. Kā tu domā, cik latviešu vīriešiem ir nepieciešama palīdzība? Man vienkārši interesē tos viedoklis. Jo mums ir stāsts, ka mums ir, teiksim, vīrieši, kuri, es esmu ļoti daudz vīrieši, mans avatārs strādājis ar vīriešiem, kuriem sēž aizvainojums uz mammu. Aizvainojums uz mammu neļauj viņiem pašiem dzīvē pelnīt naudu. Viņi pelnīs tikai priekš tā, lai ir dzīvoklis, kaut kāda mašīna un lai nosektu savas saistības. Ar to arī viss beidzās. Tātad tas nozīmē to, ka viņā cilvēkā pašā ir iekšā sajūtas, kas traucē nopelnīt mums lielāku naudu, lai varētu priecāties. Problēma ir, kad latvieši ar savu vergu apziņu nevēlas pelnīt. Kāpēc nevēlas? Tāpēc, ka iekšā ir sajūtas, kas liedz viņiem to pelnīt. Un te mums ir aizvainojums, ja, tas ir tādas bērnības aizvainojums. Tāpat ir dažāda tipa bailes par nākotni. Ja. Tātad bailes par nākotni parasti ir pārņemtas no vecākiem, kad mēs baidamies par to, kas notiks. Ja. Emīla nedarbos, komēta nāk. Ja. Komēta nāk, un mēs tagad visi skraidam, kā sadegušies, un gaidam, kad būs šausmas. Tieši tas pats arī tagad notiek. Mēs neko negribam. Tāpat arī žēlošana. Žēlošana ir destruktīva sajūta, ka mēs žēlojam sevi, mēs žēlojam otru. Un bieži vien cilvēki grib neapzināti, man ļoti daudz klienti, es saku, tu nopelnīsi 100 000, ko tu darīši? Es palīdzēšu pārējiem. Blin. Tātad tu nopelnīsi 100 000 un ar to naudu iztērēs palīdzot pārējiem, tas ir kā? Ja? Destruktīva sajūta, viņš nopelnīja priekš sevīm, lai ieguldītu sev to naudu. Nevis pārējiem. Pārējiem ir brīvā griba, viņi kā grib. Ok. Man terapijā bija jānoformulē, ko es no terapeita gaidu un nespēju savas vajadzības izteikt vārdos. Tātad man bieži nāk uz cilvēki, kuri nezin, ko grib, mēs atrodam sakni, kas viņam aizliedza gribēt, ja, un bieži vien arī, kas viņam aizliedza izjust sajūtas. Vīriešiem parasti ir aizliegtas izjust konkrētas sajūtas. Un šīs sajūtas mēs arī nonākam pie pirmsākuma. Ir cilvēks, tam cilvēkam ir vārds uz vārds adrese, kurš ir aizliedzis šim cilvēkam izjust šīs sajūtas. Tādā veidā caur hipnoterapiju mēs nonākam, atrisinām to situāciju, un viņš sāk šīs sajūtas just. Ja? Tāpat arī ar gribēšanu. Liela daļa cilvēki negrib vairāk, viņi nevēlas vairāk. Un tā kā viņi nevēlas, viņiem viss, vai vienmēr sakot, viss tas, ko jūs šodien, tas ir kas jūsu dzīvē, tas ir tas, ko jūs arī esat gribējuši. Precīzi. To, ko jūs gribat, tagad jūsu dzīvē tas ir. Problēma, ka tas, ko jūs gribat bērnībā, jums tika ieinstalēts no vecākiem, ko jums gribēt. Tās pat nav jūsu vēlmes. Tad tie nav tie augstumi, ko jūs paši gribētu. Tie ir vecāku un pirms tam no viņa vecvecāku pārliktās programmas jūsos šeit, lai jūs gribētu māju, mašīnu un varbūt ceļojumu. Viss.
Un te ir tā unikalitāte, jā. Tāpēc, lai atjaunotu šo gribēšanu, nepieciešama hipnoterapija, nevis astroloģija. Pie maniem bija astroloģija, kura izgājusi entos kursus un arī praktizējusi un sapratusi savas prakses laikā, kad, diemžēl, ar astroloģiju viņa var saprast faktus, kādā mēnesi fāzē, kur kas stāv. Jā, es redzu 3 stūri, jā, retrogrāts, jā, bet es neko ar to nevaru iesākt. Es redzu faktu, jā, tas tāpat kā cilvēks, kurš ir, nezinu, cilvēks, kurš ir salauzis kāju, viņš redz, kad viņam kāja salauzta, nu un ko tālāk? Ok. Jā, esmu pamanījis, ka dusmīgiem nepatīk priecīgiem. Jā, Linda, super, burvīgi. Dusmīgiem nepatīk priecīgiem, bagātajiem nepatīk nabagi, nabagiem nepatīk bagāti, un viens pret otru mētā šautriņus vārdu izteiksmes formā. Tātad tas nozīmē to, ja mēs gribam piesaistīt vairāk naudas, mums ir jāiet ārā, jāiziet ārpus savas komforta zonas un jāatvedās no tiem cilvēkiem, ar kuriem mums bija iepriekš komfortabli, ja? Lai mēs no šīs kastu sistēmas izietu ārā. Es domāju, ka problēma ir daudziem. Jā, Linda, problēma ir daudziem. Tāpēc, ka normāli manā skatījumā ir mūsdienās, es esmu testējis uz sevīm, 10 000 eiro mēnesī, tas ir pirmais, tā, lai tev reku ģimene māja, pirmais līmenis, ar kuru tu vari sākt dzīvot. Es nerunāju par eksistēšanu, es runāju par dzīvošanu. Ka tu vari atļauties aizbraukt uz ārzemēm tad, kad tu gribi, tev nav jāskatās lētās raidīša biļetes, bet tu vari vienkārši aizbraukt tad, kad tu gribi, ka tu vari nopirkt daudz, tev pat 10 000 nesanāks tāda mašīna, kaut kāds Bentleys vai vienkārši normāla mašīna, kura neplīst. Ja? Tāpēc viss, kas ir zem, mums nākas pielāgoties, sākt audzēt kartupeļus, jāsāk pašiem nodarboties ar to, ko man nepatīk. Piemēram, pašiem jāsāk ar rokām taisīt remontus, kaut gan es esmu vispār ārsts vai, nezinu, zobārsts, jāsāk nodarboties ar kaut kādām muļķīgām lietām. Tā ir nepareiza formula, jā. Ja tas tāpat kā, ja cilvēks izaug cietumā, piedzimst, izaug, un viņš to cietumu uztvers kā savu konkrēto vidi, kurā viņš dzīvo. Izejot no cietuma, viņš izjutīs milzīgu diskomfortu. Tas ir kaut kas svešs, kaut kas nepatīkams, kaut kas, tur visa tik daudz, viss man spiežās virsū uz galvu, un tas ir tas, kas notiek, teiksim, cilvēki, kuri atsakās pelnīt vairāk. Viņiem liekas, ka tas ir pārāk bīstami priekš viņiem, ka tas nav vispār, es neesmu priekš pietiekoši labs. Man bija viens klients, kurš atgriezās, un viņš ir invalīds. Vārdu tiešām nozīmē invalīds. Šis invalīds, viņam kaut kur pār 30 gadu, viņš dzīvo dzīvoklī, viņš praktiski lielāko daļu ir uz gultas, un par dzīvokli maksā viņa mamma. Tad, kad mēs ejam terapijā, mēs nonākam pie šausmu lietām, ka 10 gadus, tātad no 0 līdz 10 gadiem, māte viņu ir situsi 2 reizes dienā, saukusi par kropli un par liekēdi. Būtībā māte ielika viņā programmu, kāds notiek, lai jūs saprastu, māte ielika viņā programmu, ka viņš ir kroplis un liekēdis. Un šodien 35 gados viņš tāds ir. Protiet, kāds strādā? Viņš pats pieņem sevī pārliecību, ka viņš tāds ir. Bērns neizvērtē, kas ir labi, kas ir slikti, tāpēc viņš to uztvēra, tātad, ja mans cilvēks, kas man ir radījis, pret manim tā attiecas, tas nozīmē, ka tas ir pareizi. Kāpēc tam visas lietas notika? Viņam 10 gados viņu paņēma uz slimnīcu, un slimnīcā padzīvojot, viņš izjuta neticamu atvieglojumu. Izrādās ir vide, kur tev nesit, un kur par tevi rūpējās. Iedomājieties? Un šis cilvēks slimnīcā pēc tam zemapziņa izdarīja tā, ka viņš slimnīcā pavadīja 8 gadus. 8 gadus pavadīja. Un tagad katreiz, kad viņš iziet ārpus slimnīcas, viņš izjūt milzīgu diskomfortu, viņš nespēja šajā vidē uzturēties. Šī vide ir attiecības ar mammu. Šī vide ir attiecības ar mammu. Jebkurā variantā. Absolūti viss slēpjas bērnu, mūsu attieksme pret mammu, un es nerunāju to, katrs klients sākumā saka, es viņam prasu, kādas attiecības ar mammu, labas. Sākam iedziļināties, izrādās viņš ir bēdzis, izrādās, ka viņam nav tas, izrādās, ka mamma uz viņu bļāva, izrādās, ka mamma izjūt nedrošību, izrādās, ka mamma tur ir vainas sajūta un vesela buķete, ar ko mums tagad strādāt. Šitās visas sajūtas ir jānoņem, un tikai tad mēs varam kaut kur pakāpties, un mēs nonākam pie, tas ietekmē mūsu šodienas finanses, pirmkārt mana tēma ir finanses, un, protams, ietekmē attiecības, attiecības par to, kā mēs dzīvosim šo dzīvi, kā mēs gribam dzīvot. Jūs atkārtojat, mēs tagad dzīvojam tā, kā mēs tagad gribam dzīvot. To, kā mēs gribam, ir jānomaina. Ja mums ar prātu, mēs ar prātu saprotam, prāts mūsu dzīvi pārvalda tikai uz 10%, mēs ar prātu saprotam, kad es gribu, piemēram, dzīvot, izmainīt dzīvi pilnībā, dzīvot labāk. Ar prātu mēs to saprotam, bet sajūtas ir pret to. Tātad cilvēki atnāk pie manīm, lai šīs sajūtas samainītu.
Jo, ja sajūtas neapstiprinās to, ko tu vēlies, tikmēr absolūti nekad mēs neko nevaram uzmanifestēt, mēs varam tūlīt pats savas vēlmi kartas no tūlītas durvīm noplēst nost, viņas absolūti neko neizdarīs. Absolūti neko. Mēs būsim tur, kur būsim, mēs tālāk nekur netiksim. Mēs varam redzēt sabiedrības problēmu, 90% ir trūkumā, 90% žēlojas, priekš viņiem valdība slikta, priekš viņiem vide slikta, priekš viņiem ceļi slikti, un mūsu nabadzīņu sabižo. Kā tā var? Tātad upura loma pārņemta ir no vecākiem, vecāki ir iemācījuši tieši tā domāt, un viņi paši, viņi pilnīgi pārliecināti, ka viņi domā pareizi. Mana izaugsme sākās tad, kad es biju gatavs tieši sevi atmaskot, pateikt, kurās vietās es daru galīgi garām sevi. Kā mēs to varam zināt? Tātad, ja šī vide, ko mēs saucam par apkārtējo vide, ja viņa pārāk spiež uz mani virsū, tad kas es esmu attiecībā pret šo vidi? Ja darbā ir cilvēki, kuri tev liek slikti justies, tad kas es esmu attiecībā pret šo cilvēku? Ja vīrs vai sieva liek tev slikti justies, un es nespēju izveidot konstruktīvu sarunu, tātad manī sēž kaut kāda sajūta, un es, ieraujoties sevī vai kaut ko nedaru, es atsakos no kaut kādas savas izaugsmes. Tātad mēs varam, protams, pateikt, jā, nebaidies, dari, to visi zina. Tas ir absolūti katrā otrajā ezotēriskajā grāmatā, katrā ezotēriskajā grāmatā, katrā nodaļā, katrā sākumā, katrā beigās. Bet sabiedrība to nedara, tāpēc, kad sajūta ir spēcīgāka, ezotērika neatrisinās problēmas. Problēmu atrisina terapija, kuras laikā jūs vispār to visu varat izdarīt. Viegli pateikt, tas ir netur sevi bailēs, Tas tāpat kā pateikt, aizēju pa brīvdienām nopelnu 10 000. Viegli, izdarīt to viegli. Nevaru atļauties labu terapeitu tikai bagātniekiem. Ok, nevar atļauties te, bet tad, kad jānopērk telefons par 800 eiro, to visi var atļauties, Tas jau ir tas uzstādījums, tā programma. Es nevaru priekš sevīm. Tātad, es nedrīkstu priekš sevīm. Ja cilvēki nopīpē mēnesī vairāk, cik maksā terapija. Tātad kā? Tad priekš kam tu dzīvo, ja tu nekaifo par savu dzīvi? Tāpēc ir tā upura loma. Es nedrīkstu, man nepienākas, es pat nedrīkstu padomāt, un no sērijas es esmu upurs, un es padodos. Okay? Tātad, dārgie draugi, es kaut kad vēl iešu laivā. Tiem, kam ir aktuāli, jūs piesakieties veiksmesterapija.com mājaslapā. Nākamnedēļ ir pieejamas bezmaksas konsultācijas, kuru laikā mēs varam izņemt jūsu situāciju. Visiem, kam svarīgi piesakās, tiekamies. Atā!